What the f... Thank you, Jesus! Labdien, mūsu dārgie skatītāji! Zdarova skatītāji! Mēs esam atgriezušies, un ar jums esmu es, Natālija, un tu skaties. Paldies, Jēzu! Es vairāk nespēju klusēt. Es vienkārši nevaru. Man trūkst vārdu. Agrāk es varēju aiziet uz Alfu, parastās treniškās. Bet tagad nē, es sūtu savu māmu, lai viņa man kaut ko nopērk, jo man visi prasa selfijus. Natālija, tu nemaz neesi tik populāra. Mums pat nav 1000 sekotāju. Jēzus ir augšām cēlies. Vismaz videoblogs. Tiem, kas mūsu videoblogu nekad nav redzējuši vai ir piemirsuši, pirms tu rakstīsi komentāros, ka mums ir diezgan sūdīgs nosaukums, es atgādināšu, ka Jēzus ir mūsu sponsors. Visdrīzāk, ka tik un tā mēs neiemantosim viņu valstību. Mums bija nepieciešami 5 mēneši, lai izdomātu normālu attaisnojumu, kāpēc mēs neizlikām savus video, un mēs izdomājām. Ar 15. video mēs vienkārši noslēdzām savu 1. sezonu. Un tas nozīmē, ka tu tagad skaties 2. sezonas 1. sēriju. Tāpēc, ka es tā teicu. Uzvelkot Adidas, jeb 3 svītras, es paliku ļoti drosmīga un savam scenāristam pateicu, ka es vairāk nevienu joku nesmieklīgu neteikšu. Kroč, mēs sākam. Thank you, Jesus! Noteikti svarīgākā ziņa šogad. Kima Kardashiana brāļa Roba Kardashiana sieva Blac Chyna pēc savām dzemdībām taisās apēst savu placentu. Līdzīgi rīkojusies arī Kima Kardashiana. Viņa savu placentu pārvērta tabletēs. Jā, bet Latvijā mūsu visiem pazīstamā DJ meitene Liene Ušakova, jeb Seksīgā Lī, savu placentu bija sasaldējusi un pēc tam pagatavoja smūtiju. Garšīgi. Blac Chyna savu rīcību ir paskaidrojusi ar to, ka arī suņīši un kaķīši tāpat dara. Kāpēc gan man tā neizdarīt? Hei, mazā, suņa arī savas Thank you, Jesus! iPhone 7 grandiozā atklāšana Dānijā izgāžas. iPhone 7 tika atklāts pavisam nesen, un jūs to varat iegādāties par dažiem centiem un savu nieri. Lai vai kāpēc savas grandiozās Apple rūpnīcas atklāšanas Dānijā, cerams, ka viņas tomēr tiks apgādāts ar elektroenerģiju. Stevam Jobsam apgriežoties kapā. Un viss. Un beigās pat nav zināms, vai viņi tos telefonus nopirka. Nē, man tikai iPad lādētāju vajadzēja. It's a revolution! Baby. Kā tad tā? iPhones taču ir tik inovatīvs, tam pat nav kur ausiņas iespraust. Bet jā. Bet man šajā jautājumā nav savu viedokli. Androids ir labāks. Priekšlikumi? Thank you, Jesus! Saeimas komisija neatbalsta ideju tautību latvietis piešķirt cilvēkiem bez latviskām saknēm. Jā. Sākotnēji tika plānots, ka tautību latvietis tiks piešķirts visiem cilvēkiem, kas nodzīvoja Latvijā 15 gadus, prot latviešu valodu un ir piederīgi latviešu kultūrai. Taču šī ideja netika apstiprināta. Par latvieti tu vari tikai piedzimt. Viss, tu neesi latvietis. Nevari pierādīt, latvietis neesi. Ko tu gribēji? Nē, protams, Latvijā ir visu vienlīdzīgi. Mēs cienam viens otru, nešķeļam sabiedrību. Nekādā gadījumā mēs esam vienota tauta, mīlam viens otru. Un vispār iedomājamies nākotnes skolu Latvijā. Skaties, kādu es dzejolīti iemācījos. Kas maizi par hļebu sauc, tam no Latvijas jāizbrauc. Te zinu, Rīga, Maskava sarakstu no Gāles. Man kaimiņi to visu laiku atgādina. Man vispār šķiet, ka es kaut kur tādu dalījumu jau esmu redzējusi. Nē, kaut kur citur. Thank you, Jesus! Добрый вечер. Сейчас я вас приветствую уже на русском языке. Это все тот же самый блог «Спасибо Иисусу». Я «Paldies Jēzu» на нашем языке. На вашем это «Да, спасибо Иисусу». И мы продолжаем свое обучение латышскому языку. Мы выбираем каждый раз новую букву. На этот раз это буква «Ц», латышская «Ц». Это очень важно заметить. Это «Ц». Это не русская «С», а латышская «Ц». И буква «Ц» у нас идет со словом «циркс».
Thank you, Jesus. Dārgais darinātāji, es zinu, ka arī tādi skatās mūsu. Ja tu taisi čokerus, krellītes, aprocītes, make-upus kaut kādus, vai vispār kaut ko tu taisi un vēlies man ļoti uzdāvināt čokeru, uzdāvini man viņu, lūdzu. Un pēc mūsu tradīcijas es tev uzdodu jautājumu. Kā tev patika 2. sezonas 1. sērija? Un tagad es tev gribu pateikt liels tev paldies, ieliec laiku. Lūdzu, ieliec laiku. Es tev lūdzu vienkārši. Es ļoti reti lūdzu. Bet lūdzu, ieliec laiku, jā, un šeiro laiku mūs arī Facebookā, YouTube'ā, draugos, ja tu tur vēl esi, un Twitterī arī piesako. Es taču teikšu tev tā un atvadīšos. Ha! Nav tavu